Lielajā sportā un arī hokejā mēdz būt tādas dienas, ka tās nav tavas dienas, un, diemžēl, šovakar 19. janvāra vakarā Arēnā Rīga šī nebija Rīgas Dinamo hokeja spēles diena. Lai arī spēles sākums veiksmīgāks padevās mūsējiem, Kaspars Saulietis teicami pēc Edgara Kuldas piespēles atrādā ripu un raida to vārtos 1-0 spēles jau 3. minūtē, kas viesa tiešām lielas cerības, ka tālie austrumu kaimiņi Habarovskas Amur šodien būs mums pa spēkam. Tiesa gan spēles 7. minūtē viss sagriezās kājām gaisā. Ļoti rūpīgi pret mūsu rezultatīvāko uzbrucēju Timses Tito nospēlēja pretinieku komandas leģionārs Akims Aliu un tika sodīts ar 5+20 minūtēm līdz spēles beigām. Tas būtu mazākais. Timses Tito pēc grūdiena bortā tika nogādāts slimnīcā, spēle neturpināja un tagad ir liels jautājums zīmes viņa turpmākā dalība atlikušajās regulārā čempionāta spēlēs. Aizstāvēt Timu metās Gints Mēja, saņemot 5 minūtes noraidījumu. Lielajā skaitliskajā vairākumā, diemžēl, mūsējiem nekas neizdevās un laikam jau līkstas arī ar šo momentu arī sākās. Pirmā trešdaļa noslēdzās ar rezultātu 1-0, vēl ļoti rupšu spēku paņēmies pret Kasparu Saulietu grūdienas bortā un sitiens galvā, tiesa gan tas paliek ārpus tiesneša redzamības loka. 1-1 spēles 40. minūtē pēc Olega Lī piespēles Aleksejs Bivaļcevs pirmo reizi sarūktina Jakubu Sedlačeku. Lai arī mača gaitā rīdziniekām bija vairākas skaitliskā vairākuma iespējas, arī skaitliskajā mazākumā mūsējie ļoti labi darbojās, rezultāts uz tablo nemainījās līdz pat spēles 54. minūtei, kad Jevgeņijs Gračovs panāk 2-1 savas komandas labā. Klātsošie līdzstēji, protams, ka atbalstīja mūsu hokejistus laukumā, gandrīz 4000 skatītāji šovakar bija ieradušies Arēnā Rīga. Tiesa gan, kāpēc spēles teica mūsu komandas uzbrucējs Miķels Rēdlis, šodien nebija Rīgas Dinamo diena. Miķel, kas šodien pietrūka, lai izcīnītu tik ļoti nevajadzīgos 3 punktus? Laikam viss pietrūka. Šodien bija vājš sniegums mūsu komandai, ļoti vājš. Ar ko tas ir izskaidrojums? Ar to, ka tik daudz tās spēles pēc kārtas nāk, vai tās emocijas vienkārši katrā spēlē ir grūti tādu augstā līmenī noturēt? Nē, mums galīgi, katra spēle ir svarīga un grūti pateikt, bet visi divciņas zaudējām, metieni arī nebija uz vārtiem, nebija asumi, arī pašam, saku. Grūti, kāpēc tā, bet galvenais ir labi jāsagatavojas nākamajai spēlē, jo tā nevaram spēlēt nākamo spēli. Vai Amurs ar kaut ko pārsteidz šovakar jūs? Nē, mēs paši vienkārši ļoti vāji spēlējam. Kas būtu jāmaina uz jau parītdienas spēli pret Sibiru? Nē, jāspēlē kā iepriekšējās spēles. Tad bijām visi kopā, cīnījāmies, vinējām divciņus, tur viens otram palīdzējām, piespēles devām. Šodien bija tā kā jocīgi kaut kā. Nebija tāds kaut kāds komandas spēles kopējs. Novēlēsim jums veiksmi tiešām un to izturību nākamajās. Priekš sevis grūtajā rietumu konferences izbraukumā Habarovskas Amur, jāsaka, jūtās kā zīvis ūdenī. Papildu laikā uzvarēti pagājušā gada Gagarinkaus ieguvēji Sanktpēterburgas SKA. Pirms 2 dienām pēcspēles soda metienos 1 punkts tomēr tika izcīnīts pret Helsinku Jokerit, un šodien no Rīgas tiek vesti mājās vēl 3 punkti. Viņiem cīņa par vietu labākajā astotniekā arī joprojām vēl turpinās. Pēc spēles uz interviju lūdzām pretinieku komandas kapteini Vitāliju Aķušovu. Во-первых, поздравляю с победой! Что делает Амур, что на таком выезде просто везде очки забираете? Мы просто стараемся, играем друг за друга. Начали больше друг друга понимать, друг другу больше доверять. И поэтому этот результат. Как готовились к игре против Рижского Динамо сегодня? Как обычно игре готовились. Вчера пробежали, сходили в зал, сегодня скатились. Нам нужны очки, поэтому на каждого соперника мы готовились серьезно. Такая сильная игра сегодня была. Поломали нашего лучшего защитника, нападающего Тима Систито. Тоже так чувствовалась ли на игре такая напряженность? Ну нет, в первом периоде так чуть-чуть какие-то были стычки. Потом, мне кажется, когда более-менее началась игра без всяких стычек. Скорейшего выздоровления ему, парню. Не хотели, злого умысла не было, но это хоккей. Амур до сих пор еще в игре за 8-ку? Конечно. Пока есть шанс, он есть, и мы за него будем цепляться. Удачи в следующей игре. Спасибо. Nākamo spēli janvāra hokeja maratonā Rīgas Dinamo šeit savu skatītāju priekšā aizvadīs jau ceturtdien, 21. janvārī, kad šeit viesosies Novosibīrskas Sibīra. Ko, dārgie draugi, ja mēs cīnāmies, tad cīnāmies kopā. Tiekamies ceturtdien.